Saule, jūra, bumba un kas vēl? Bez šaubām, velosipēds. Un tieši tāpēc mēs esam devušies uz Jūrmalu, uz mūsu Kurālu pilsētu, lai paskatītos, cik aktīvi velosipēdisti ir Jūrmalā un kā viņiem ir ar satiksmes noteikumiem, zināšanu, ievērošanu un vispār cieņu un pieklājību vienam pret otru. Esam reidā kopā ar Jūrmalas pašvaldības policijas instruktoriem, kas specializējas tieši velosipēdu jautājumos. Tātad šodien mēs bijām šajā akcijā, ko rīko Latvijas ceļu satiksmes drošības departaments saistībā tieši cieņas velo patruļa. Tātad šīs doma ir šoreiz ne tik daudz sodīt par pārkāpējus vai ķert pārkāpējus, bet vairāk vai mazāk informēt visus šos velobraucējus. Pastīties, cik viņi paši zina no šiem noteikumiem, cik viņi viņus ievēro, cik ir lietas kursā par šo visu. Ja? Izbraucām mēs tātad šo iebrauktu Jūrmalā apmēram pie Lielupas tilta, nobraucām pa Jomas ielu apmēram. Nonācām pie secinājuma, ka tomēr cilvēki cenšas ievērot un zina, ja? Lai gan tomēr vēl mazliet būtu jāpaskatās, jāpainteresējās mazliet konkrētāk par dažādām sīkām niansēm. Ja? Kuras būtu tās vietas, uz kurām jūs gribētu vērst uzmanību? Tātad pirmkārt, ko gribētu vērst uzmanību, protams, tā ir Jomas iela. Jomas iela mums ir gājēja iela, līdz ar to zīme gājēja ceļš, kas ir izvietot, liecina par to, ka viņi paredzēti tikai un vienīgi gājējiem. Velosipēdistiem ir jāstum šeit velosipēds un paralēli Jomas ielai iet jūras iela, kur ir veloceliņš. Mēs gan šeit varētu atzīmēt, ka jūrmalnieki vietējie to zina un diezgan godīgi ir izpildi. Tas, acīm redzot, zināmā mērā ir tieši pateicoties tam, ka mūsu inspektori tieši ikdienā katru vasaru ir spiesti nodarboties tieši arī ar šiem velosipēdistiem. Tātad viņi ir informēti vismaz par šīm prasībām. Lielākā problēma ir tad, ja veloceliņi, gājēju celiņi nav. Problēma ir tad, kad viņi ir arī kopēji. Katrā gadījumā cilvēki zina un vienalga tātad pārvietojās ar velosipēdiem pa šiem kopējiem celiņiem. Ja. Es uzskatu, ka šobrīd vēl mums nedaudz ar cilvēku mentalitāti ir jāstrādā. Protams, pēc mūsu veiktā reida vairāk cilvēki ir informēti par to, kā ir jāuzvedās uz ceļa. Tomēr šī problēma ir un turpināsim strādāt, informēt cilvēkus pie šī jautājuma, lai tomēr mazinātu negadījumus, kas šādi tādi, bet tomēr arī notiek uz ceļiem, kur ir iesaistīti tieši velobraucēji. Bet principā kopumā ņemot var teikt, ka situācija ir apmierinoša. Reida rezultāts ir tiešām nav no tiem sliktākajiem un turpināsim darbu, lai to uzlabotu. Vēl ir tāda interesanta kategorija kā jaunatne un bērni. Jaunatni un bērni ir daļa, kas ļoti šodien, kad paskatās tiešām, kuriem vecāki jau ir likuši saprast, kuri tiešām brauc, liek šīs ķieveres, ja, velk šīs vestes, kuriem ir aprīkots velosipēds ar visiem atturotājiem, lukturiem un vispārējo. Ir tie, kuriem ir šīs tiesības velosipēdu vadītāji. Ja. Ir arī daļa, teiksim, tie, kuri, tie gan lielākoties ir tie, kā mēs viņus saucam, kas BMX-isti, kas brauc ar BMX-u, ja, kuri, vairāk vai mazāk tomēr izrādās nevis skatās, kā ievērot šīs prasības. Tātad šis ir arī šiem jauniešiem aizrādījums, ka agresīva braukšana ir administratīvi sodām. Un ne katreiz, kā šī akcijā, kad mēs tikai runājam, pastāv iespēja, ka viņi var tikt par šo arī sodīt tomēr. Šādas te reidi ārpus akcijas arī būs. Jūs Jūrmalas pašvaldības policija turpinās strādāt ar velobraucējiem un jaunatni? Principā šis darbs ir ne tikai reida veidā, viņš arī ikdienā, teiksim, jo braucot mēs paši, ja mēs sastopamies ar viņiem, šis darbs tiek arī veikts, gan šis profilaktiskais, gan arī sodīt, ja ir pamats tam. Vai vasarā to velosipēdisti nesarodās tik daudz, ka vairs netiek galā? Tik daudz viņi nav, galā tiekam tomēr.